pārstāst ražot V90 Volvo universālu. Jā, es īstenībā biju pārsteigts, kādu laiku nebiju skatījies, kas ar jaunajiem Volvo notiek. Kādi vispār modeļi tur pieejami, iegāja salonā, un tur nav neviena vairs universāla, tur nav nekā tur izmantot, principā tikai crossoveri tur ir. Un tas man bija tāds liels pārsteigums, jo tas man liekas, tā kā IKEA pārstāt ražot mēbeles, principā. Volvo universāls, tā ir vērtība, it īpaši latvietiem, man liekas, tā ir vērtība. Bet, nezinu, viss ir pārgājis uz crossoveriem, principā. Kā tev, Jānis, šī tendence pēdējo 5-10 gadu? Tā ir. Un, godīgi sakot, lai arī man tā tendence nepatīk, es esmu tāds klasiskais čels, man patīk, kad ir kupeja, ir sedans, ir universāls, tur, vai ne, hatchbacks un tā tālāk. Bet tad, kad tu skaties kaut kādu, arī mūsu laikapstākļiem vai platumgrādiem vai vienalga kā, tu izvēlēties kaut kādu automobīlu, tā jau no praktiskā tu paskaties, ir tas SUVs vai tas, kaut kāds tāds. Crossovers, parketnieks vai kas tas nebūtu, kaut kā liekas diezgan praktiski izvēle. Un tāpēc, ja jau man pat liekas tādam oldschoolīgam entuziastam būdam, tad visdrīzākais jau, ka tā lielā masa to arī izvēlās. Un, un es kaut kādā ziņā tādā veidā arī to saprotu, bet tās ir